Nu, labrīt, dāmas un kungi, un atvainošanu par savu saburzīto izskatu. Vienkārši tā, ka šodien tūlīt jau faktiski mēs braucam uz Rīgas lidostu un lidojam prom, jā, un tā lidošana tāds stresains pasākums, un tāpēc, nu, droši paliek, nedroši es sāku pist ogi jau dienu iepriekš, jā. Citur saka, jāzina, kā tur sāk gatavot somas, kārto 24 stundas iepriekš, es 24 stundas iepriekš sāku pist ogu vienkārši. Un tad mierīgi bez stresa sataisojums, jā, bet stāsts nav par lidojumu, par stresiem un tā tālāk, stāsts ir par grāmatām. Respektīvi tā, tie, kas man ir samaksājuši līdz šodienai, jūs grāmatas vai nu jau attiecīgi ir pie jums, vai nu viņas tagad ir sapakotas, un šis ir vienīgais iemesls, kāpēc es šobrīd esmu birojā, jo es tagad gaidu, kad atbrauks kurjers. Jā, atbrauks kurjers, viņš savāks tos atlikušos un tā tad izvadās jums. Tā kā šīs nedēļas, kas šodien ir, bļaļ, pa dienu vispār, es nezinu, kaut kad tuvāko dienu laikā jums vajadzētu tās grāmatas dabūt. Jā, tās grāmatas vajadzētu šodien pirmdien, bļaļ. Bļaļ. Karoči, jā, nu tad šīs nedēļas laikā jums tās grāmatas vajadzētu dabūt. Ja jūs nedabūnat, lūdzu rakstiet man, jā, nu es būšu ļoti, ļoti sūdīgi pieejams, bet ir tā, ja es esmu kaut ko sapisies, nu citreiz ir tā, ka, nu, pirms man bija jau 2 gadījumi, kad es esmu izsūtījis Šrilankas grāmatu, bet es neesmu izsūtījis dzejoļu grāmatu, bet ir samaksāts pa abām. Nu, kļūdījos, jā, to es izsūtu atsevišķi, tad es, nu, mana burka, bļaļ, pats vainīgs. Okeānijas grāmatas nav vairāk, viņas man nav, viņas Jānī Rozē vēl var nopirkt, jā, viņas tur var nopirkt, man viņas vairāk nav, tā tad, jā, tie, kas tur pieteica un bremzē un tā tālāk, man viņi nav vienkārši, jā, pat stāsts par to. Bet, jā, respektīvi, ja es kaut kur kļūdījos vai kaut ko rakstiet, man paliek mājās puišels, jā, viņš mēģinās situāciju labot, jā, mēģinās labot, es te viņam apskaidroju, kas kā, nu viņš tur mēģinās jums izsūtīt tur to trūkstošo vēl kaut kur. Nu, daudz tādu kļūdu nav, nu, bet parasti, nu, būsim godīgi kaut kādas, nu, līdz 10, es norauju pie katras grāmatas es kaut kādas burkas norauju, jā, tā kā viss tas ir labojums, par to nav jāsatraucās, nu, vienīgi atvainojas bišķiņ laikietilpīgs process. Tie, kas nav tikuši pie grāmatas, es varu pateikt, jā, grāmatnīcās viņas nebūs. Viņas man ir palikuši pietiekami maz, lai es atbraucot viņas mierīgi, lēnā garā notirgot, jā, viņas man ir palikuši ļoti maz. Respektīvi, ja jūs gribat dabūt, varat rakstīt man personīgi, es jums iedošu puikas numuru, es negribu tagad viņu publiski rakstīt šitajā te postā un tā tālāk, iedošu puikas numuru. Esat Liepājā, zvaniet, no viņa varēs iegādāties. Cēnai pilnīgi tā pati, jā, neko viņš tur, nu es nezinu, ja viņš jums tur prasa vairāk, sūtiet dirst, pasaka Fāters teica, bļa, 22, znači 22, jā, 22 uz vietas, jā, 22 uz vietas, kā es teicu, jā, pērkot uz vietas ir 22, cena nemainās, jā, ja puikim saka 25 un teica tā teica, pasakiet, nedirs, jā, nedirs bērns, bļa, teica 22, jā, jo, nu viņš man arī puika zina, kā nav taisīts ar pirkstu, bļa. Nu, respektīvi, jā, tā tad iedošu puikas numuru, esat Liepājā, zvaniet, piebrauksiet, savāksiet. Citu variantu dabūt viņu nav, jā. Tās bibliotekas, kas man prasīja, jā, nu, sorry, viņas nebūs grāmatnīcā, respektīvi šoreiz jūs ar saviem gudrajiem, bļaļ, HML vai kādiem tur rēķiniem paliekat bešais, neko nemainīšu, neko nerakstīšu, es varu savēju rēķinu, bļaļ, izrakstīt, jums nedara, nu, neko es varu izdarīt, neko es nevaru izdarīt. Tiem, kam ir, es zinu, Talsu biblioteka, jā, es dikti tev atvainojos, es nepaspēju, vienkārši nepaspēju, zinu, ka tev dara vecie rēķini, jā, es zinu, ka vēl tur dažām bibliotekām dara vecie rēķini, jā, ar tiem nav problēma. Tals, es tev atlikšu tās grāmatas, bet es viņas izdarīšu, sorry, tikai atgriežoties. Ja viņas tev būs, es varu apsolīt, es to rēķinu uztaisīšu, bet tas būs tikai atgriežoties, un tas būs vasarā, jā, tā kā, ja tur vēl kāds atrod veidu, kā nesaprot, kā vienai bibliotekai, bļaļ, der, otrai vai hamalek vai kaut kādu tur rēķinu, bļaļ. Nu jā, tā tad situācija tāda, ka respektīvi tās grāmatas grāmatnīcā nebūs, jā, viņas var tikai pie manīm, jā, nu, un ja jums vajag, bļaļ, HML vai vēl tur, bļaļ, kaut kāds, bļaļ, Dolce Gabbana rēķins, bļaļ, es neko nevaru līdzēt, bļaļ, jā. Varat paņemt, nu, kādu privātā izlasīt, jā. Vai nopirkt pa savu naudu, jā, tas man absolūti nepisa. Ok, tā tad situācija tāda, jā, ja jums vajag joprojām grāmatu, esat, bļaļ, spieduši uz bremzēm, jā, nu, ja mēnešu laikā tu nevar pieteikties, bļaļ, un tagad tur kaut ko, nu, tad tagad tev bišķi jāpapisās, jā. Rakstiet lūdzu Faceīti, Instagramā, vienalga, kur YouTube man privāti, vai uz e-pastu rakstiet, iedošu puikas numuru, un tad kārtojiet lūdzu caur viņu to grāmatu, kaut kā tā.
Nu, tad viss, jā, šobrīd tā grāmata tiek nolikta malā, un mēs dodamies, lielā piedzīvojumā, bet par to jau tad būs nākamais vidiks, jā, visiem jauka nedēļas nogali, tur hujo majo, un viss tas pārējais.